radio klausītāji un skatītāji, priecājamies atkal būt kopā raidījumā. Ja mani ļaudis pie mikrofona Tālvalds Talbergs un turpināsim šodien, faktiski noslēgsim šodien brīnišķīgo Jāņa evaņģēliju 11. nodaļu. Un mēs lasīsim sākot ar 55. pantu. Sveicinu studijā Valdemāra pils vasarsvētku draudzes mācītāju Pāvilu Pūliņu. Labdien! Un Rīgas Lutera draudzes mācītāju Induli Paiču. Labdien! Bet jūdu paskā bija tuvu, un daudzi no laukiem jau pirms paskā devās uz Jeruzalemi, lai šķīstītos. Tie meklēja Jēzu un runāja savā starpā, templī stāvēdami. Kā jums šķiet? Viņš droši vien nenāks svētkos. Bet augstie priesteri un farizēji bija devuši rīkojumi, ka katram, kas zina, kur Jēzus ir, viņš jāuzrāda, lai tie Jēzu varētu apcietināt. Pagājušajā nedēļā mēs runājam par vispār šo situāciju, nosauksim tā, gan politisko, gan savu veidu tādu attieksmi. Un noteikti arī jūs, cienījamie skatītāji un klausītāji, domājāt par šiem vārdiem, ko darīsim ar Jēzu. Šeit jau lēmums ir skaidrs. Un tuvojās svētki, paskā svētki. Lai arī mēs svinēsim šos svētkus tikai nākošu gadu un vēl ir diezgan tālu, es gribētu, ka mēs nedaudz apstājamies pie šo svētku būtības un kas tad mazliet tīri vēsturiski bija šie paskā svētki, varbūt Indula. Pavisam īsi sakot, tātad pasā svētki atcerās slaveno notikumu Ēģiptē, kur tātad izraēlieši saņem Dieva norādījumu nokaut jēru un ar šī jēra asinīm apziest durvis, un tādā veidā mocītājs vai maitātājs gars, kas iet pāri Ēģipti un nomaitā visus pirmdzimtos, paiet viņiem garām, un šajā naktī viņš vin šo mielastu, kas vienlaikus ir arī tāds kā viņu iziešanas no Ēģiptes sākums. Un pasā tātad atcerās šo pāriešanu, šo iziešanu no Ēģiptes, un tur centrā, protams, ir šis jērs, kas tātad tika īpašā veidā sagatavots, un tad visi kopīgi, ģimeni parasti, bet arī aicinot kādus varbūt nabagākus blakus esošus kaimiņus, tad tas viss tika tā kopīgi svinēts. Un tas bija būtībā Dieva atbrīvojošās darbības tautas vēsturē atcerēšanās un atgādināšana. Un šādā nozīmē viena no pašiem lielākajiem svētkiem, kāda vispār jūdiem ir un bija. Ja mēs skatāmies šodienas kontekstā, paskā svētki šodien ir, man jāsaka, svītriņa lieldienas, ko mēs svinam. Un savā veidā ļoti simboliski, tieši kā tu sacīji, šis upurjērs, asinis uz, ja nemaldos, uz stenderēm bija jāuzziež. Tad šis postītāja eņģelis gāja garām šim namam. Cik vienkārši. Šeit šodienas skatījumā, šodienas evaņģēlija skatījumā, Kristus asins ir glābjošās. Un arī, kam ir šīs Kristus asins, jebkurš ir atzīst Kristu kā glābēju, kā Dievu dēlu, sots iet garām. Nāve iet garām, jo viņš ir augšām celšanās uz dzīvību. Un šodien mēs viņus svinam kā lieldienas. Un šodien lieldienas jau faktiski pārvērtušās, tu saproti, īsti pat nevar saprast, kas tie ir pa svētkiem. Un man pat gribētos brīžiem teikt tā, kristieši, es to saku savu viedokli, neapsveiksim lieldienās viens otru, lieldienu svētkos. Kaut gan Bībelē mēs rakstam par lieldienām. Bet neapsveiksim lieldienu, jo šobrīd tu īsti nesaprot, ko tu apsveic kādos svētkos. Oliņu, boliņu, džimpā, rimpā, ripin lejā pa kalniņu. Tajos svētkos zaķīts groziņā un vēl kaut kas. Jeb tā ir pat tiešām upuri jēra
izpirkšanas dāvana, jeb svētki, kas tad īsti ir? Jo kāpēc es to arī tā varbūt nedaudz lieku domāt? Tikai tāpēc, ka mēs jau lasījām, lai šķīstītos. Un kad mēs ejam uz svētkiem, un par to runāsim, un vai mēs ejam uz svētkiem, un pirms tam esam šķīstījušies. Bet šodienas kontekstā tās ir lieldienas. Jā, nu neapšaubām. Mēs tagad lieldienās atceramies šo pasāku, kas šeit ir aprakstīts. Un kristīgajā kultūrā, kā mēs zinām, tīri vēsturiski apsvērumu dēļ, lieldienas ir piesaistītas mēnesi kalendāram, nevis saules kalendāram. Tas nozīmē, mēs to svinam nevis fiksētā datumā, bet atkarībā no tā, kurā brīdī pirmo reizi ir pilnmēnesis pavasarī. Un tas ir tāds mūžīgs atgādinājums par kristietības vēsturi, cik tā arī, kā mēs iepriekšējā nedēļā runājām, ir saistīta, diemžēl, ar dažādu veidu kompromisiem un mēģinājumiem sabalansēt lietas, kuras nevienmēr labi var sabalansēt. Pilnmēnesis, kurā gadsimtā tas tika sabalansēts? Patiesībā sakot, tas sāk īsti ar 5. gadsimtu ieieties, proti tādā brīdī, kad kristietība jau kļūst par oficiālo Romas reliģiju, iegūst visas savas privilēģijas, nodokļu atlaides un visu pārējo, kas ir tāds milzīgs no vienas puses izaugsmes mirklis priekš kristietības, bet vēlāk arī ļauti daudzos gadījumos arī, kā daudzi to novēro, tāds krituma periods. Bet, protams, arī jau iepriekš šī tradīcija ir zināma, tā kā tie ir mēģinājumi būtībā nokristīt, kā mēs kādreiz sakam baznīcas vēsturē, nokristīt pagānu svētkus. Un tieši tāpat kā Jēzus piedzimšanu, kristianizēt, tieši tāpat kā mēs svinam Jēzus piedzimšanu ziemas saulgriežos, tā savukārt, mēs varētu teikt, ka viņa nāvi mēs pieminam šajā lieldienu laikā. Tātad šie vēsturiski ļoti interesantie pavērsieni. Kas nozīmē to, ka, piemēram, mūsdienās īstenībā tikai retos gadījumos sakrīt jūdu pasā ar kristiešu lieldienām. Un jūdi kā skaita? Jūdiem tas ir fiksēts datums, 15. Nisans. Tātad viņa mēneša konkrēts datums, kurā tātad šie svētki ir jāsvin. Interesanti, kāpēc tagad kristīgā baznīca nevarētu nākt un pieņemt lēmumu. Pārvēršam, nesaucam viņu kā 15. Nisanu, bet mūsu valodā sacīt vienkārši tādu un tādu mēneša datums ir. Pasā jau mēs tādā veidā varam atcerēties, bet ir šī senāka tradīcija, kura, ja mēs tagad tā mēģinam jautāt, kāpēc viņa tā kā tika pamatota, tad viens no tiem galvenajiem skaistajiem cēlējiem pēdiņās un bez pēdiņām skaidrojumiem ir, ka tas ir tad, kad lūk saule vai gaisma, diena ir kļuvusi garāka par nakti, saule ir uzvarējusi nakti, un šī nakts ir vēl uzvarēta caur to, ka ir pilnmēnesis. Tātad ir, tumsas sakāves mirklis. Tu esi gudrs, un tāpēc es tev tik daudz jautājumus uzdodu, bet tīri vēsturiski tajā dienā, kad Kristus pie krusta mira, tad arī bija šī te saulgrieža svētki. Mēs zinām, tur aptumšojās, tur viss daudz, kas notika, pārplīs priekškars templī un vēl, bet saulgrieža svētki. Tas būtu, protams, jājautā droši vien kādam astronomam, kurš varētu to izrēķināt no savu skatu punkta, bet kristīgā baznīcas vēstures tradīcija saka, ka jā, ka tas tiešām tā ir bijis, un ka tā arī ir bijusi zīme, ka šis konkrētais pasaules svētku laiks ir īpašs. Tātad, respektīvi, tas bija tas, kurā viss sakrit kopā. Tur bija gan vēsturiskais jūdu datums, gan šī pavasara iestāšanās un gaismas uzvara, gan arī pilnmēnesis, viss, kas vienmēr būtu, bija kopā. Tā saka vismaz tradīcija. No otras puses atkal, viss ir kopā, un mums cilvēkam ir tā brīnišķīgā iespēja, ko Dievs mums ir devis, brīva izvēle. Ko es tajā dienā gribu svinēt? Faktiski katrā dienā jau. Man ir izvēle, ko es darīšu, kā es reaģēšu, ko es svinēšu, kam par godu dzīvošu.
vai tāpēc, ka saule bišķiņa apspīd mēnesi, pusmēnesis ir, jeb dilstošs mēnesis, jeb pilns mēnesis. Kā mēs pa godu tad dzīvojam? Tieši tā. Bet šodien mēs brīnišķīgi runājam par to. Gāja uz Jeruzalem pirms Paskā, lai šķīstītos. Šodien cik aktuāli ir arī kristieši, es domāju, pagāniem īsti, jeb cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu, jeb nedomā par Kristu, par šķīstīties, kas tas ir. Bet kristiešiem pirms svētkiem, jūsuprāt, cik tas ir aktuāli? Nē, atkal man jāatsaucās uz seno baznīcu un to, ko mēs esam no tās pārņēmuši. Šis laiks pirms Pasā ir vienmēr lielā gavēņa laiks. Vai ne? Un tā šķīstīšanās, to atkal kristieši, protams, mēģināja ievērot. Viņi sacīja, ka tas ir šīs 40 dienas pirms šiem svētkiem, kuras mēs īpaši veltījam kādām pārdomām. Bet ir kādreiz žēl skatīties, ka cilvēki to ārīgo aizliek priekšā tam, kas ir iekšējais. Un es domāju, te ir tāda ļoti interesanta tēma, ko droši vien varbūt nav vērts un nav iespējams attīstīt, cik vispār mēs esam spējīgi svētkus svinēt. Un, lai mēs varētu svētkus svinēt, ka tas ir par maz, ka mēs tajā datumā kaut ko izdaram, ka mums ir jābūt tādiem, kas uz to ejam iekšēji tiešām koncentrējoties un tad arī piedzīvojot to augšām celšanos. Jo tā senā doma jau ir atkal ļoti skaista, proti, ka visās tajā 40 dienās pirms lieldienām mēs akcentējam šo mūsu grēka un Kristus ciešanu aspektu. Mēs atturamies no skaļām dziesmām, no skaļām muzikām, no jautrības un prieka, lai lieldienu rītā, lieldienu naktī, kad mēs sagaidām šo pavērsienu, piedzīvojot tur gaismu, muziku, prieku un līksmību, mēs arī līdz ar to no jauna pilnā spēkā ieraudzīt to kontrastu. Jā, piekrīt kontrastu, bet te nu man ir jautājums. Taviem vārdiem runājot. Atturoties no, vai tas ir vienlīdzības zīme šķīstīšanās? Vienlīdzības zīme tā noteikti nav, bet es domāju, ka katram no mums ir jāuzdod jautājums, kādā veidā tad mēs šodien varam sevi sagatavot un šķīstīt. Jā, tā. Kas tad ir šķīstīšanās mūsdienu kontekstā? Jo pilnīgi, es tev piekrītu, ļoti bieži ir vienkārši gavē. Labi, gavē. Labi, neskaties. Un es pat neskatīšos, ja mani ļaudis. Nē, gavēņa laikā nevar. 40 dienas neskatos. Un vai tad tu esi kļūst šķīstāks? Tādā veidā tu šķīsties? Varbūt drusciņā ātrāk tā. Man gribās arī par to visu kopā, par to Paskā un tā vecā darība šeit īstenībā ir pēdējiem elpas vilcieniem. Padara savu darbu, ja, un viņas sirds puks tūlīt apstāsies. Un bieži cilvēki šodien par visu to, mēs jau vairs nestāvam zem likuma, mēs zem žēlastības, un zem to tad vajadzētu ļoti, ļoti šķīstīties, jo dara visu kaut ko. Bet es tā domāju par kādu tādu niansi būtībā. Vecā darība nav atmesta. Vecā darība ir piepildīta. Un es to sauku tā, ka vecās darības līmenis ir zināms, bet jaunā darība līmeni pacēla augstāk, laktiņu pacēla daudz augstāk. Ja vecajā darībā rakstīts, tev nebūs nokaut, tad jaunajā, ja tu savu brāli dusmo, ja tu saki ģeķis, jā, vecajā darībā saka, tev nebūs laulība pārkāpt. Jaunā darība, ja tu uzlūko sievu iekārodams, jā, kad jaunā darība pacēla augstāk, un man liekas tik augstāk, cik vecajā darībā bija upuris, kurš bija jērs, jaunajā darībā tas bija Dieva vienpiedzimušais, mīļotais, paklausīgais dēls. Un tā Dievs skatās, un man liekas, ka šodien, ja iet pie šī jautājuma par šķīstīšanos, man liekas, kad būtu, es vienu dienu draudzes tā pārdomāju lietas,
Un es tā domāju, tā lūdzot Dievu, tā nāca sirdī tā svēts, svēts, svēts. Un pie katru reizi tāda doma, vien zemāka, kur tu paliksi, ka tu līdz zemē būsi, ja? Tāda doma, ja? Un man liekas, ka šķīstīšanās Kristus asinis, viņas nav tikai kā bieži ar vārdiem vai kopējā lūkšanā. Tas ir ļoti personīgs laiks, jo tur ir daudz tādu momenti. Vispirms tev ir jātic, tad tev ir jāatzīst. Kristus nopelna upura asinis, ja? Tad viņā ir vairāk veidi, un es tikai vienu netradicionālu veidu gribu izlasīt. Vienu. Pētera 1. vēstule. Pētera 1. vēstule. Un šeit rakstīts 22. pantā, 1. nodaļā. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot pastiesībai, uz neliekuļotu brāļu mīlestību. Par to neviens nerunā īstenībā. Runā, kā Kristus asins plūst, kā viņš šķīsta, un mēs te tikai rullējam un daram, izejam ārā un daram to pašu. Pat nedomājam atstāt, ja? Bet šeit šķīstījuši, tātad arī tajā gavēšanā. Ja tas ir paklausības solis, tad tas šķīsta. Ja tas ir kolhozniecisks, kolektīvs gājiens, tad nekāda jēga nav. Vienīgais kādu kilogramu pazaudēs, ja? Medicīniski varbūt kāds labums ir, ja? Un tāpēc man liekas, ka viss ir šeit tik cieši salikts kopā ar šo te vārdu. Es paklausu Dieva vārdam, tāpēc es daru. Ja? Es paklausu autoritātei, ko Dievs ir ielicis, ka šodien ir problēmas starp citu. Tāpēc es to daru. Ja? Un man liekas, ka tā ir tā viena no tām šķīstīšanām, kas neiziet no Dieva troņa, bet kas iziet no mūsu gribas. Es šķīstu savu dvēseli, paklausot Dieva vārdam. Ja? Un tas ir tas mūsu, ja? Varētu teikt vēl to, 50% Dievs ir izdarījis, un tie 50% ir mūsējie. Kad mēs atsaucamies, kad mēs pieņemam, un kad mēs paklausam. Ja? Es tā redzu šo te notikumu kopsolī tādā. Un katrā ziņā, jā, es arī gribētu piekrist, ka šķīstīšanās, manuprāt, tad ir jājautā, kas tad ir mūsu nešķīstība. Tas ir vispirms jākonstatē, kas tad ir mūsu nešķīstība. Mēs varētu teikt grēks, mēs varētu teikt ļaunums, ko mēs sevī nesam. Bet atkal baznīcas gudrība sacītu, ka tas grēka avots, ja tā var teikt, vai sakne, ir starp citu ļoti konkrēts, un tā ir galvenokārt mūsu lepnība. Mūsu nevēlēšanās pieņemt to, ka Dievs ir Dievs un mēs esam mēs, un mēs no sevis iedomājamies kaut ko, un mēs jūtamies, ka mēs esam to pelnījuši un vērtīgi, un tāpēc mēs zogam un grābjam, jo mums ir tā sajūta, ka mums pienākās, ka mums vajag, ka mēs esam tā vērti. Un tāpēc, ja, piemēram, Jēzus sarunās ar farizējiem nemitīgi viņiem pārmet, ka jūs jau darat pareizi un mācat tikai, jūs šķīstat to ārpusi, bet ir jāšķīst iekšpusi. Es domāju, ka pilnīgi piekrītot, mums ir ļoti no svara šķīstīt savas sirdis no lepnības gara, un proti tieši tā, mācīties pazemību apakš Dieva rokas. Ka tu mācies saprast, kas tu esi bez Dieva, nekas ar viņu, tu esi Kristus līdzmantnieks. Un tas ir tik liels un svarīgs uzdevums, lai tu varētu jebkuru svētku svinēt. Jo, ja tu ieej ar lepnu sirdi, tu nepiedzīvo ne lieldienas, ne Ziemassvētkus, neko, jo tu jūties pāri tam visam esoši. Tikai tad, kad tu pienāc kā tāds, kā Kristus saka, kā garā nabags, kā tāds, kas ir tukšām rokām, tu saproti, ka tev vajag no Dieva saņemt viņa klātbūtni, tad arī tu to vari saņemt. Man ļoti patīk, kādreiz viens no maniem kolēģiem mācīja, ka tu vari kaut ko saņemt, ja es tev dodu tikai tad, ja tev rokas nav kaut ko sagrābušas. Ja rokas turās ciet, es tev nevaru neko iedot. Un tieši tāpat arī ar Dievu, ja? Mums ir jābūt ar šīm tukšajām rokām, ar šo sajūtu. Un šo iekšējo sirds šķīstīšanu no lepnības, negantības, kā Bībele kādreiz to saka, ir jāmeklē, jo tas nav viegli, maigi izsakoties. Padomāsim katrs. Mēs dienu nodzīvojam. Un kas mums ir bijis žēl, un vai cik bieži, kaut vai dienas noslēgumā, mēs sakam, kungs, piedod. Tā jau ir savu veidu šķīstīšana
kā apostols Pāvils saka, man vecās dabas sišana krustā. Tieši tas, ko tu saki, vienalga, vai tā ir lepnība, vai tas ir vēl kas, es esmu kādu aprunājis, ja par kaut ko pļāpājis, ja par kaut ko tur runājis, ja vēl nezinu ko. Nerunāsim jau par tiem grābšanas un zakšanas un kādiem smagiem. Tu saproti, ka cilvēks jau nejūt vairs, ka tā ir nešķīstība. To, ko pat tu sacīji arī par šiem kritērijiem. Tev nebūs nokaut, un tev nebūs par savu brāli sacīt. Ko? Bet kā? Kā tad, lai viņš saprot, kā lai es citiem pasaku, ja es pa viņu nesaku, ja uz viņu nesaku. Un es viņu nosaucu tā kārtīgi. Bet stop, un ziniet, un tālāk. Ir nosaukts, ir nozakts, ir viss jau darījis, un pēc tam iet uz šiem svētkiem. Nešķīstām sirdīm, starp citu. Jā. Nešķīstām sirdīm. Un patiesībā tu svētkus jau vari svinēt tikai tad, kad tu esi sapratis šo svētku būtību. Es došu elementāru piemēru. Ja mēs ejam uz kāzām, tad mēs zinām, ka tur notiek divu cilvēku savienošanās. Jeb solījums, jeb, sauksim vienalga. Viņi uzsāk kopdzīvi. Tās ir kāzas. Tās ir svinības. Ja mēs ejam bērnu apraudzīt, jeb kaut ko, tad mēs ejam uz tādām dzimšanas dienas svinībām. 1 gadiņš, 5 gadiņi, 55 gadiņi, vienalga. Bērniņš ir 55 gadus vecs. Mēs zinām to. Mēs ejam uz bērēm, arī savu veidu bēru svinības. Mēs atminamies par to cilvēku. Mēs saprotam to būtību. Kāda nozīme ir iet uz Paskās svētkiem, ja tu nesaproti to būtību? Jo es pat gribētu teikt tā. Jūs man varat palabot. Es pat redzu pret acīm ainu. Mīļie, mēs nevaram aiziet uz Paskās svētkiem, ja vispirms mēs neesam savu stenderu nopindzelējuši, nosmērējuši ar tā jēra asinīm. Tu esi miris. Tev tie svētki neeksistē. Eģiptē, kad gāja ārā, ja tā ģimene nebija nosmērējusi ar upuri jēra asinīm stenderu, tad viņiem nākošā diena nebija svētki, nākošajā gadā, piedodiet, nebija svētki. Tie bija nāves piemiņas diena, jo tajā naktī mira jaunpiedzimušie, līdz kuram augumam. Tas ir līdz kuram vecumam. Redz, kur te ir tā faktiski tā būtība. Ja tu neesi nosmērējis tas vārds mums latviski ir tāds jocīgs nosmērējis, bet ja tu nesaproti upura asins jēgu, apziedis vienalga, ja tu nesaproti asins upura jēgu, jeb upurētās asins, tad tu jau faktiski nevari vairs piedalīties. Tu jau vari iet tajā gājienā, tu vari iet, pareizi, kā jūs brāļi sacījāt, nomest kilogramus, tu vari vēl nezinu ko, tu vari likties, tu atturēsies. Bet tā būtība ir šodien, tā būtība ir Kristus upura asins. Jēzus Kristus, kurš tas ir tas upurs. Un vai es ar viņa, pareizi, ko tu atzīmēji, asins plūst. Žēlastība plūst, tās ir tās Kristus asins. Bet ja es neesmu šo žēlastību lietojis, Ēģiptes gadījumā ebreju tauta gāja ārā, un ja tas, kas neticēja tam, viss cauri, tie svētki tev pārvēršās pa kapliču. Bet it kā saliekot tā, kas ir grēks, jā? Var saklasificēt, tur lielais, tur mazāks. Protams, Jānis raksta par nāves grēku, ja es tā īsti tā piemetu un tā pārdomāju par to.
Bet ir viens grēks, tad, kad mēs esam ārpus grēka. Un proti, es par to domāju. Par šo izplatīto, ko Dievs saka, jūs visi esat meļi. Par visiem saka, kā par grēkā esošiem. Ja? Un tā ir tas stāvoklis, kad mēs esam Dievam sacījuši jā, un nekad to nevaram turēt. Visās formās. Mēs sacījām Dievam jā pie kristības dienu, ja? Un man liekas, ka mums nav jānozīmē, oi, tu esi nozadis, tev nav jāiet uz svētkiem, ja? Man liekas, katru reizi, kad mēs nākam pie Dievu ar pateicību, ar lūkšanu, mums vispirms jāsaka, Kristus šķīstī, piedod. Jo viņa svētums, man liekas tā, Dievs ir atdevis savu dēlu. Tas vairs nav Jērs, ja? Tas ir dēls, tu nicini man dēlu, ja? Un man patīk viens pasniedzējs stāstīja par to šķīstīšanu, tas tā baigi man tā patīk, es bieži to draudzē atgādinu. Un viņš stāsta tādu notikumu. Viens vīrs nonāk debesīs. Un viņam priekšā raksts, te viss ir piedots. Viss. Un viņam dzīvē tāda diena bijusi, tāda melna, viņš pats sev nevar piedot. Un viņš saka, Dievs, tur tai 15. datumā, 3:00 pēcpusdienā un 15 sekundēs. Dievs tā pašķir mākoņus, tā paskatās lejā, saka, zini, viņš saka, tur viss ir sarkans. Kristus asinis, ja? Un man liekas, ka tā ir tā būtība, cik mēs esam spējīgi tam uzticēties un piesaukt, ja? Un tajā ir tā šķīstība, sevišķi šodien, ja? Toreiz tur varēja nebūt atnest ķēri, ja? Bet kas šodien? Atkal tāpat paklausība. Mēs ticam, mēs paklausam, jo ticam Dieva vārdam, ja? Un tev ar visādu teoloģiju vai filozofiju, ja? Nejēga nemaldīsies, ja? Visiem tas ir saprotams, pieejams, tik vienkārši, ja? Man liekas, ka šeit ir tā, Dievs tiešām ir sagādājis šo žēlastību. Tie meklēja Jēzu un runāja savā starpā templī stāvēdam, kā jums šķiet, vai Jēzus, viņi saka tā, Jēzus droši vien nenāks svētkos, kāpēc viņam tādas domas? Grūti pateikt, cik mēs saprotam no nākamā panta, tad farizēji un augstie priesteri ir izdevuši tātad šo te spriedumu patiesībā. Un saskaņā ar jūdu likumiem es precīzi nepateikšu, bet es esmu lasījis, ka tas nozīmē apmēram to, ka bija tāda iespēja jūdiem spriest tiesu aizmuguriski. Bet tur bija viens nosacījums, ka ja tu piespieži šo tiesu aizmuguriski, tad bija jābūt kādam periodam un laikam, kurā tātad tas vainīgais varēja nākt tiesas priekšā un pierādīt, ka viņš ir nevainīgs, vai arī tad tas spriedums tiek īstenots. Un cik mēs saprotam, tad šeit ir visiem jau zinām tā farizēja nostādne, ka Jēzus tiek pasludināts par viltvārdi, par tādu, kurš ir tagad Dievu zaimojas un kurš ir jāuzrāda un jāapcietina. Un jā, tas ir tas jautājums, ka viņi domā, laikam jau viņš tad svētkos nerādīsies, lai sevi pasargātu, vai ne? Un tā ir atkal katru reizi ironija par to, kā cilvēki domā tai savā līmenī, un Dievs rīkojas pavisam faktiski citādi. Kāda diktatūra? Es redzu šeit totālu diktatūru. Katram, kas zina, ir jāuzrāda. Jā. Pamēģina nepateikt. Un ja mēs domājam par mūsdienām, mēs tuvojamies ļoti strauji tādai pati diktatūrai. Tu būsi kristietis, tu apliecinās. Jā. Un būs pavēle, ka kāds nodos, jo viņam būs arī naudiņa par to. Ja viņš varbūt statusā iesauks. Paskatieties, kas notika 41., 2., 5. gadā. Kas tad notika? Bija pavēle. Un viss notika atkal, kā mēs pagājušajā raidījumā runājām, lai tautai būtu labi. Ja tas tautas labums to prasa, viss jau notika tautas labuma dēļ. Un šī totālā diktatūra, šeit mēs viņu redzam, viņa piepildās, kad tas, kas zina, viņam ir jāuzrāda. Iesim tālāk un lasīsim 12. pantu.
12. nodaļu. Bet Jēzus 6 dienas pirms Paskā nogāja uz Betāniju, kur bija Lācars, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem. Tur tie viņam taisīja mielastu. Marta apkalpoja, bet Lācars bija viens no tiem, kas kopā ar viņu sēdēja pie galda. Fantastiska atkal situācija. Vienreizē. Atkal šī tikšanās, es iedomājos sēdēt kopā ar Jēzu pie galda. Tās sajūtas Martai un Marijai. Tad Marija paņēmusi mārciņu īstas, ļoti dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem. Un svaidāmās eļļas smarža piepildīja visu māju. Es negribu lasīt tālāk. Es gribu apstāties šeit. Varbūt, ka mums šajā raidījumā nevajadzēs runāt par to, kas būs tālāk, to mēs nākošajā raidījumā. Bet par šo situāciju, cik brīnišķīgi, 6 dienas pirms Paskā Jēzus nogāja Betānijā atkal pie Lācara un ir šis kopīgais mielasts. Marija paņēmusi mārciņu īstas, ļoti dārgas nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem. No vienas puses mēs varam domāt tā, ka, mans brālis redz, kur ir uzmodināts, tad es kaut ko labu darīšu Jēzum. Bet patiesībā, jūs prāt, kāpēc Marija to darīja? Redziet, es domāju, te atkal ir stāsts par šo kontrastiem. Pat mēs lasījām par to, kā cilvēki dodas uz Jeruzālemi, lai šķīstītos, lai gatavotos svētkiem. Un pretstatā tam, kā viņi tur kārtējo reizi gatavojas un tur viens otru gatavojas nodot, šeit mēs lasām, kā gatavojas Jēzus un viņa tuvākie draugi. Tas, kas ir neparasts pie šī notikuma, protams, ir tas, ko Marija izdara, jo, redziet, bija pazīstama 2 veidu svaidīšana. Viens ir gadījums, kad šī eļļa tiek lieta par galvu. To dara priesteru gadījumā, to dara ķēniņa gadījumā, to dara tātad arī dažkārt praviešu gadījumā, proti tas ir tas svaidījums, kas dod tev spēku, kalpot, dzīvot, darboties Dievam par godu. Kājas ar šo eļļu apzīmē tikai vienā gadījumā. Un tas bija tad, kad cilvēks jau bija miris. Tās parasti tika darīts tikai mirušajiem. Svaidīja ar eļļu kājas tikai mirušajiem. Jā. Praktiski tas nozīmē, ka šeit notiek dīvaina lieta. Marija paņem šo, es nezinu, varbūt, lai Dievs man piedod, ka es tā pārāk emocionāli aprakstīšu šo notikumu. Bet es domāju, ka tas, kas te notiek, mēs varētu iedomāties no citiem evaņģēliem arī kopīgi lasot, ka Marija paņem šo dārgo eļļu, un es gribētu sacīt, piedodiet, ka es tā atļaušos interpretēt Bībeli, es gribētu sacīt, viņa nāk droši vien, lai svaidītu viņa galvu. Lai tagad, celtu viņu par mūsu tautas ķēniņu un vadītāju. Un kaut kas notiek, kaut kas viņa nokrīt pie zemes, varbūt pat, es atļaušos teikt, varbūt pat izkrīt no rokām šis trauks. Trāpa uz viņa kājām. Un viņa ir tik ārkārtīgi satriekta pati par to, ka viņa momentā metas klāt un ar saviem matiem saslauka to. Jo tas ir vienīgais iemesls, kādēļ mēs lasām, ka viņi vienkārši pakrīt pie viņa kājām. Un tad jūs varat iedomāties, cik dramatisks ir šis mirklis, kur patiesībā notiek tieši tas, Jēzus ir augšām cēlis viņas brāli. Jēzus ir augšām cēlis viņas pašas dzīvi. Viņš ir devis viņai to, kas ir tas dārgākais, kas viņai var būt. Viņa grib dot visu to labāko, bet viņa saprot, ka patiesību sakot, Lācara augšām celšana ir tā, kas maksā Jēzum viņa nāvi. Un tas ir tas, ko mēs katrs kā kristīgs cilvēks varam ar, es nezinu, kādām emocijām mēģināt aptvert, ka tas, ka mēs esam dzīvi, ir maksājis viņam nāvi, viņa dzīvību. Vai tas varētu būt arī, ja mēs skatāmies, kā Kajafa pravietiski sacīja, pats to varbūt nesaprastams,
arī Marija svaidīja, un it īpaši zinot, paldies, ka tu izskaidroji šo parašu, jeb šo ticējumu, ka svaida tam, kurš jau ir miris, tam svaida kājas, savā veidā arī pravietisks solis, ja pravietisks, kā Jēzus ies nāvē. Tas ir, man liekas, ka tas ir, kas te gribēts pateikt. Ka tas ir viens pravietisks notikums, kur atkal, protams, mēs varam tikai brīnīties, kā Dievs visu dara un kā cilvēki paši nesaprastami īsteno viņa nodomus. Un tikai vēlāk to lasot, atceroties, mēs to tā ieraugam un saprotam. Iesaist 53. nodaļā, 8. pants pusītē. Bet kas gan no viņa laika biedriem izprata viņa dzīves gaitu un padomāja par to, ka viņš jau bija aizrauts no dzīvo pasaules, ka manas tautas pārkāpuma dēļ viņam bija uzlikts sots. No laika biedriem. Tātad patiesībā Kristus jau zinājis, ko viņš iet. Ja? Un viņš arī skaidri tai sievietē pateica, Jūda Iskaritam atbildēja. Ja? Redz viņu mierā, ja? Viņa man svaidīja uz kapam. Ja? Un ka viņš, man liekas, garā jau gāja šo ceļu, ja? Jūdā viņš tur dīs pēc tam saka, ej, kur tev jāiet, ej drīz, ja? Un viss es gribu pabeigt šo ceļu. Ja? Tad te ir tas praviešojums, kad tieši par šo te notikumu. Ja? Cik ļoti svarīgi mums to ir apzināties un par to domāt tieši par šo upuri. Un mums jau ir priecīgi saņemt svētības. Man patīk tas, Indul, ko tu sacīji, ka jā, lāca ar augšām celšanās. Jēzum prasīja viņa nāvi. No Jēzus prasīja nāvi. Tas nav tikai fiziskā veidā. Vispirms jau tas ir garīgā veidā. Bet mums jau patīk fiziskā veidā. Un tad padomāsim, cik ļoti bieži mēs tā pavisam tā vienkārši, es pat gribētu teikt vieglprātīgi, piesaucam Kristus asins. Pat tā pavisam Kristus upuri, lai kaut ko pat varbūt dabūtu sautīgu, vai kaut ko, lai manā dzīvē labāk ietu tīri materiāli. Es neesmu pret materiālām lietām, lūdzu, nepārprotiet. Bet šeit ir patiešām jādomā, kāpēc Kristus mira, kāpēc tas tā viss notika. Un vēl jau vairāk par to, ka mēs nevaram ieiet, un mīļie, tagad es teikšu nākošo soli, mūžīgajā svētlaimē, kas ir fantastiski svētki. Mēs nevaram ieiet, ja neesam vispirms šķīstījušies. Ja mēs vēl šeit varam iet tūlīt lieldienās, tāpat ieiet baznīcā, kas ir labi. Tāpat iet līdz kādai procesijai, kas ir labi. Tāpat apstaigāt 12 stacijas, kas ir labi. Kopīgi ekumeniskā dievkalpojumā piedalīties, kas ir labi. Tad, mīļie, un to darot visu, kad nav šķīstījušies, tad, mīļie, tajos svētkos, kāzu mīlestā, es runāju šobrīd par mūžību, tur nevarēs iet, kas nav šķīstījies. Neviens nevarēs iet. Neviens. Vispār neviens nevarēs paskatieties, bet paskatieties. Te ir tas, ka tā, un kāpēc nevarēs ieiet? Ne jau tāpēc, ka tu esi kaut kā apdalīts. Cilvēkam tas ir neiespējams. Tikai tāpēc, ka tu neesi ticējis un pieņēmis un atzinis to vienkāršo lietu. Ēģiptes laikā ebreju tautai tas bija stenders, kas bija vienkārši, klausies, no loģiskā viedokļa, ko tad es te smērēšu. Bet redz, kur tic. Šodien daudzi no loģiskā viedokļa saka, ko jūs tur ar to Kristu?
Nu, viņš ir bijis pravietis, lieciet mieru. Nē, tas ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Nav cita ceļa. Jā, un es domāju, ka šie simboli jau te ir ārkārtīgi interesanti. Padomāsim vēl no tāda aspekta. Tātad, tas, ko Marija izdara, viņa ir sēdējusi pirms tam pie Jēzus kājām, klausījusies viņu, Marta ir skrējusi apkārt. Nu, atceramies visu to stāstu. Marija tātad kā šis ļoti cilvēks, kas ieklausās Jēzū. Redzējusi to, ko Jēzus izdara ar Lācaru, viņa saprot, kas Jēzus ir. Un es domāju, šī viņas darbība, ka viņa nāks ar šo eļļu un svaidīs viņa galvu, patiesību sakot, ir viņas ticības apliecinājums, ka viņa saskata Jēzu Kristu. Viņa saskata, ka tas ir Mesija. Un es domāju, šeit ir tas atbild uz to jautājumu, kā mēs varam gatavoties, kā mēs varam šķīstīt sevi. Tas, kas ir mums vajadzīgs, ir lūk šī ticība, ka Jēzus ir Kristus. Un tagad skatieties, viņa vai nu pakrīt, vai kā savādāk, tas trauks iespējams izlīst, viņa metas pie viņa kājām, mēs lasām žāvēju viņa kājas ar saviem matiem, un svaidāmās eļļas smarža piepildīja visu māju. Jūs zināt, kas te notiek? Notiek ļoti dīvaina lieta. Tas svaidījums, ko viņa bija paredzējusi Jēzum uz galvas, tagad ir uz viņas matiem. Un tas tēls, ko šeit atkal Jāņa evaņģēlijs mums parāda, ir, ka tanī mirklī, kad tu esi pie Kristus kājām, tanī mirklī, kad tu esi ticībā sabrucis pie viņa un viņā ieraugi Mesiju, viņā ieraugi Dieva dēlu, tanī mirklī tas, kas ir viņa, kļūst arī par tavu. Un tas, kas viņam nozīmē nāvi, tev nozīmē dzīvību. Dzīvību un augšām celšanos. Slavu Dievam, paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī. Cienījamie radioklausītāji, ir vērts domāt par Kristu. Šodien tā ir faktiski vienīgā vērtība. Domāsim par Kristus upuru un par viņa augšām celšanos. Jo viņš ir dzīvība un augšām celšanās. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Šis bija raidījums, ja man ļaudas, vadīja Alvalds Talbergs, un es kopā biju ar Rīgas Lutera draudzes mācītāju Indulu Paiču un Valdemāra pils Vasarsvētku draudzes mācītāju Pāvilu Pūliņu. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!